Šī ir tā meditācija, kur tev palīdzēs atgūt mieru. It īpaši, ja mazliet par daudz ir bijis šodien pasaules, šodien ārpuses un viss, kas notiek varbūt televizorā, varbūt uz ielas, varbūt darbā, sociālos mēdījos, kur mēs cenšamies salīdzināt vai gribam kļūt par kādu citu. Šī meditācija būs tā, kur atgriezīs tevi pie tavu kodola, pie tavu stiprā es, pie tavām saknēm. Tā kā lēnām iekārtojies, var pašūpoties no vienas puses uz otru, tiešām tā, lai ir ļoti ērti. Un izstāst sev, ka nākamās 10 minūtes es pavadīšu šajā meditācijā, kurā es palaidīšu to, kas vairs nav nepieciešams, un kurā es saņemšu to, kas man šobrīd ir nepieciešams. Sāksim ar vieglu elpas vingrinājumu. Izelpo visu gaisu ārā un lēni ieelpa 7 sekundes. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aizturam mazliet un mēģinam izelpot 8 sekundes. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mazliet aizturam elpu. Atkal ieelpa. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mazliet aizturam. Un lēni izelpa. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Izpildu vēl 2 reizes šo elpu. Pavisam lēni, mierīgi. Atslābinot ķermeni. Palaižot domas, kas vēl ir jādara, jāizdara, ko neizdarīju. Un sajūtot, kad ar katru šo elpas vilcienu, katru ieelpu, katru izelpu, es varu arvien vairāk atslābstu. Es arvien vairāk ielaižu sevī mieru. Dosimies ceļojumā. Tu vari atgriezties pie parastas elpas, vari turpināt šo vingrinājumu, ja tas tev nesa labsajūtu. Mēs dosimies lejup par trepēm. Un ar katru soli tu paliksi ar vien lielākā labsajūtā. Tu ar vien mazāk sajūtīs to, kas pa dienu traks ir noticis un ko tev gribās aizmirst. Un tu iekritīsi dziļākā mierā. Tādā pat, kad īsti nezinu, vai guļu, vai meditēju. Un ieraugu šīs te savas izvēlētās kāpnes, trepas, tas pat varbūt kāds kalniņš, kas iet uz leju. Tas ir noteikti skaists, patīkams. Mēs lēnām kāpjam. 1 solis uz leju, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 un ar vien dziļāk un dziļāk tu iekrīt šajā meditācijas transformācijas miegā. Vēl 1 solis, vēl 1 un vēl 3 soļi. 3, 2 un tu esi pavisam dziļā mierā. 1. Un iedomājies, ka pēkšņi viss tas, ko tu redzēji pie šīm kāpnēm, samainās, un tu esi savā mīļajā miera vietā. Ja tādas tev nav uzreiz, tad iztēlojies kādu skaistu vietu, kādu kalnu, mežu, pludmali. Un tu tur apsēdies un paveries apkārt, tur ir plašums. Tur ir skaistums. Un ieraugi kādu īpašu, nelielu detaļu šajā. Tā var būt kāda lapa, kāds zieds, kāds akmentiņš, kāds čiekurs.
Kaut kas neliels, ko tu varētu paņemt savā plaukstā un iztēlojies, kā tu pēc aizsniedzies, paņem to savā plaukstā un vēro. Un ieraugi, cik tas unikāls, cik tas perfekti radīts. Tas nav vienkārši nejauši salicies kopā, tas ir perfekti radīts. Un sajūti sevī, ka arī tu esi daļa no tā, ka tava dvēsele ir radītāja dvēsele, tā spēja radīt. Iedomājies, kam būtu jānotiek tevī, lai tu radītu šādu te lietu, ko tu esi paņēmusi rokās šobrīd. Kādam spēkam, kādam fokusam būtu tevī jābūt. Ieelpo to mazliet iekšā, es sajūtu sevi kā radītāju. Bailīgi, interesanti, neiedomājami. Paskaties vēl uz to, kas tev ir apkārt. Varbūt kaut ko lielāku, ko tu nevari plaukstās noturēt. Vēro to, tas var būt koks, tas var būt okeāns, tas var būt liels akmens, klintis. Iedomājies, ka tu esi daļa no tā, kas to radīja. Tava enerģija gribēja skaistumu, radās šis koks, šī klintis, šī jūra. Es esmu radītāja. Es spēju radīt. Es esmu radītāja. Es spēju radīt. Un kas ir tas, ko tu šobrīd savā dzīvē vēlētos radīt? Ja tu mazliet tā kā atkāpies no tās vietiņas, kur tu esi, un iesludini sevi kādā no ikdienas situācijām, ko tu tur vēlētos radīt? Vai tā ir lielāka saskaņa, miers, labāka komunikācija? Bet iedomājies sevi kā šo stipro radītāju. Nevis tu gaidi un domā, kā būtu, ja būtu, bet tu radi. Tu spēr pirmo soli. Tu uzdod pirmo jautājumu. Ko tu radītu? Ko tu veidotu? Un sajūt sevi šo spēku, ka tas ir tavās rokās, tavās domās, tavā nodomā. Pacel savu zodu uz augšu, pleci uz atpakaļ, krūtis uz priekšu, spēcīgi stāja, radītājs stāja. Es radu. Es esmu daļa no tā, kas ir radīts. Es esmu dalībniece tajā, kas tiks radīts. Un ikdienā radu patīkamas situācijas. Es esmu tā, kuras klātbūtnē ir patīkami būt, es to radu. Un tu vari turot astiņas ciet, nolikt pēdas uz zemes un iztēloties, kā tās kārtīgi iesakņojas, ja tā stabili sajūta sevi uz zemes.
sajūtu spēku, man ir saknes, man ir pamats. Un es šodien eju radīt to, ko es savā dzīvē vēlos. Jo es zinu, ka es esmu pareizajā vietā, pareizajā laikā. Man ir visi resursi, lai es to darītu. Un es jūtu, kā kaut kas liels, skaists, netverams tuvojas. Tas nāk manā virzienā. Pavisam drīz tas būs manā dzīvē. Un es esmu neizskām laimīga par to. Lai top.